turpinam ar tādu, visai izplatītu un ikdienišķu mūsu dzīves paradumu, sociālie tīkli, sociālie mediji, kuros mēs esam klāt katru dienu no privāta vai darba datora, un bieži vien tieši šīs te sociālo tīklu platformas arī var kļūt par apdraudējumu cilvēkam, apdraudējumu uzņēmumam. Mūsu studijas viešņa Līga Besere, CERT.LV drošības eksperte, un Līga saka, vai mājaslapa ir tāds biešs uzbrukuma, sociālie tīkli ir biešs uzbrukuma objekts vai... Sveiki. Sociālajie tīkli ir tikpat bieži uzbrukuma avots kā jebkas cits. Attiecīgi, kiberuzbrucēji mērķē uz pilnīgi visu, kam viņi var tikt klāt. Attiecīgi, ja jums tas ir svarīgs kā uzņēmumam, tad jums šis sociālais tīkls ir jāaizsargā. Jā, paldies. Attiecīgi, daudziem uzņēmumiem mūsdienās sociālajie tīkli ir gan identitātes sastāvdaļa neatņemama gan arī būtisks komunikācijas kanāls ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Un līdz ar to, lai šis komunikācijas kanāls arī nākotnē turpinātu darboties, ir jārūpējās par šī kanāla drošību. Un tas ir mīts, ka varētu domāt, ka kiberuzbrucēji interesējas tikai, teiksim, par lielu uzņēmumu vai slavenību, tur profiliem un kontiem sociālajos tīklos. Viņi mērķē principā uz pilnīgi jebko, kam viņi var tikt klāt, jebkuru kontu, kuru viņi kompromitē, viņi izmanto savās interesēs, vai tas ir krāpniecisku reklāmu izplatīšanai, personas datu zādzībai vai jebkādām citām ļaundabīgām darbībām. Nav tādu lietu, kas viņiem neinteresē. Un attiecīgi, iet daudz vieglāk, lai arī cik grūti varbūt izklausās, ka veikt darbības šo kontu aizsardzībai, tas noteikti ir daudz vienkāršāk nekā pēc tam pielikt pūles, lai šos kontus censos atgūt. Jo tas ir iespējams, bet tas ir ļoti grūti. Un attiecīgi tad izrunāsim tos soļus, kas ir jāveic, lai šos kontus aizsargātu. Pats pirmais attiecībā uz sociālajiem tīkliem un to kontiem ir, protams, piekļuva šim kontam. Attiecīgi tās ir paroles. Parolēm jābūt gana garām, gana drošām, lai viņas ir grūti uzminēt. Un, protams, neatņemama sastāvdaļa ir katram kontam liekam savu paroli. Tāpat kā visur citur arī sociālajiem tīkliem tas joprojām ir tā kā labā prakse, jo tad, ja ļaundaris, teiksim, uzmin vienu sociālā tīkla paroli vai kaut kādā veidā viņš viņu mums izzvejo un var piekļūt šī te konta saturam, viņam nebūs pieejami citi konti. Ja mēs lietojam visur vienu paroli, tad, kad mums šī parola ir noplūdusi, tad arī citi konti ir sprukās. Un mūsdienās bez parolēm, kas ir joprojām ļoti būtiskas, ļoti svarīgi ir lietot arī divu-faktoru autentifikāciju. Attiecīgi tas ir papildus faktors, kuru šim te uzbrucējam ir jāmēģina ievadīt, lai pierādītu, ka viņš ir mēs. Un vienkāršākais veids ir saņemt, teiksim, kodu SMS veidā vai kods tiek uzģenerēts speciālā lietotnē, kas ir mūsu telefonā. Bet visdrošākais veids ir izmantot nelielu fizisku iekārtu, teiksim, YubiKey vai Google Titan, kas ir jāpievieno mūsu iekārtai, tad, kad mēs mēģinam ielogoties sociālā tīkla kontā, lai pierādītu, ka mēs esam mēs, un ja uzbrucējs būs uzminējis mūsu paroli vai kaut kādā veidā viņu ieguvis, tad viņam šis te fiziskais identifikācijas faktors iztrūks, un viņam būs apgrūtināta šī te piekļūšana mūsu sociālā tīkla kontam. Nākamais ir lietotāja tiesības. Tā, kad lietotājs ir piekļuvis šim te sociālā tīkla kontam, tad ir jautājums, kas viņam ir atļauts, ko viņš drīkst vai nedrīkst darīt. Praksa ir pierādījusi, ka drošāk, ja sociālā tīkla kontam ir vairāk administratori, nevis tikai viens. Ja, teiksim, kaut kas notiek ar administratoru kontu, tad otrs administrators var nākt palīgā un mēģināt atjaunot šo te piekļuvi, lai nav tā, ka ja viens administrators ir pazaudējis savas piekļuvas tiesības, tad kontam piekļūt vairs nav iespējams. Un noteikti tad jādomā arī par pārējiem lietām, ja kontu lieto daudzi lietotāji, teiksim, ir kaut kādas interešu grupas, ko mēs menedžējam, vadam varbūt kaut kādus seminārus saviem klientiem caur šo te sociālo tīklu, tad pārējiem mūsu darbiniekiem, kam ir piekļuva mūsu sociālā tīkla kontam, mēs iedodam ierobežotas tiesības, lai samazinātu šo te risku, kā uzbrucējs varbūt iegūst viņu lietotāju vārdus un paroles, un attiecīgi viņam uzreiz ir administratora tiesības mūsu sociālā tīkla kontā, un viņš var brīvi rīkoties, gan pērkot reklāmas, gan pievienojot vai atvienojot administrators, gan mainot varbūt paroles.
Attiecīgi, jo labāk ir daži administratori un pārējie lietotāji ar ierobežotām tiesībām. Un jāatcerās, ka, ja darbinieki mainās, kuriem ir bijusi piekļuva šim te sociālo tīklu kontam, jāatcerās viņus atvienot no šiem kontiem nost un arī nomainīt piekļuvas tiesību, nomainīt paroles un piekļuvas informāciju, lai nav tā, ka vai nu netīšām tiek kaut kas publicēts mūsu kontā, vai arī varbūt, ja tā šķiršanās ir bijusi ne uz pārāk draudzīgiem noteikumiem, kad, teiksim, šis te darbinieks pēc tam neveic ļaunprātīgas darbības. Nākamais ir padomāt arī par tām ierīcēm vai tiem e-pastiem, kas mums tiek izmantoti, lai mēs piekļūtu sociālo tīklu kontiem. Piemēram, ir e-pasts, ar kuru palīdzību mēs autorizējamies sociālajā tīklā. Un mēs mēdzam padomāt par to, ka jā, mēs uzliekam šo te drošo paroli un otro faktoru sociālajiem tīklam, bet aizmirstam, ka mums jāaizsargā šis pats e-pasts. Un ir sociālo tīklu konti, kuriem ir atkopšanās informācija, kas notiek, ja mēs aizmirstam paroli, piemēram, vai telefonu numurs, kas tiek norādīts. Un attiecīgi mums šie te papildus lietas, šie papildus e-pasti, kurus mēs tur liekam klāt, mums arī ir jāaizsargā, un tas ir jādara pilnīgi visiem darbiniekiem, kas tiek klāt šiem sociālajiem tīkliem. Un vēl viena lieta arī, ko mēs mēdzam izmantot, kaut kādas trešo pušu lietotnes, lai varbūt atvieglotu kontu menedžmentu un varbūt postus un statistikas iegūšanu, tad pirms mēs ļaujam piekļuvu saviem sociālajiem tīkliem šādām te lietotnēm, mēs pārbaudam, ko viņas var darīt, kas ir izstrādātājs, cik tas ir droši, vai mums tiešām to vajag, vai mēs šādu risku varam atļauties. Un jāpadomā arī par pašu ierīču drošību, ar kuru palīdzību mēs pieslēdzamies attiecīgi. Piemēram, ja mēs izmantojam sociālā tīkla konta pārvaldīšanai mobilo telefonu, tad mēs izmantojam ekrāna bloķētāju, vai nu tas ir pinkods vai biometrija, teiksim, pirkstu nospiedums. Un parūpējamies, lai šīs te iekārtas, kuras mēs izmantojam sociālo tīklu pārvaldīšanai, ir atjauninātas, jo varbūt tā, ka, teiksim, kādā no citām lietotnēm ir ievainojamība, un uzbrucējiem izmantojot šo ievainojamību ir iespēja piekļūt iekārtai, un tālāk jau nozagt paroles, kuras mēs vadam arī citu lietotņu izmantošanai. Tāpat arī maksājuma informācija, kas mums ir saistīta ar sociālo tīklu kontiem, ir jārūpējās par to, lai viņa būtu maksimāli ierobežota. Teiksim, ja mēs izmantojam maksājumu karti, teiksim, reklāmu apmaksai, labāk ir izveidot atsevišķu karti tieši reklāmu apmaksai, nevis piesaistīt, teiksim, korporatīvo kredītkarti šim te sociālo tīklu kontam, jo tad, ja uzbrucēji pēkšņi būs pārņēmuši kontroli, viņiem būs limitētas iespējas, ko viņi var darīt. Tāpat arī pērkot dažādas reklāmas, nereti mēdz būt tā, ka sociālajie tīkli aicina nelikt ierobežotu laiku šim te reklāmas kampaņām ar norādi, kad mēs taču viņas varam apturēt jebkurā brīdī, kad mēs uzskatām, kad mums pietiek. Bet situācijās, kad ļaundars būs pārņēmis mūsu kontu un mēs nevarēsim vairs atslēgt šo te reklāmu, tad tas mums radīs finansiālus zaudējumus attiecīgi. Daudz drošāk ir tomēr likt limitētu laiku, limitētus līdzekļus, cik mēs, teiksim, dienā varam iztērēt. Tam veltīt atsevišķu karti, kuru mēs pieslēdzam šim te kontam, lai nerastos papildus finansiāli zaudējumi. Attiecīgi, Klau, mums ir ienācis skatītāja jautājums, cik vispār reāli ir atgūt pazaudētu kontu. No acīm redzot, cilvēkam ir slikta pieredze ar šo, un es baidos, ka ar tām sliktajām pieredzēm mums ir. Diemžēl sliktas pieredzes ir, jo ja tiek pazaudēts konts, atgūt viņu ir ļoti grūti. Tas bija arī tas, ko es sākumā teicu, ka principā, lai arī cik varbūt sarežģīti ir tie soļi, kas ir jāveic, lai šo te kontu aizsargātu, tas noteikti ir vienkāršāk nekā pēc tam cīnīties un mēģināt pierādīt, ka jūs esat jūs un tas konts ir jūsējais. To ir iespējams izdarīt, bet tas nenotiek ātri un tas nav vienkārši. Jo jāatcerās jau, ka mums tā sadarbība vai tā pierādīšana notiek ar organizācijām, kuriem ir miljardiem klientu
klientu, Tieši tā, ir un ļoti miljardiem daudz cietēju. Tieši tā, un viņiem katru dienu ir jāapstrādā ļoti daudz pieprasījumu, jo tieši tā hakeri mēģina pārņemt kontus katru dienu lielā apjomā, un tas, lai apstrādātu visus šos te jautājumus, tas aizņem daudz laika, un mums jau, protams, gribās tiem kontiem tikt klāt šodien un tagad. Un mēs... Nu jā, un vienmēr jau arī tas risks, kas notiks pa to laiku, kamēr konts ir kāda ļaundara rīcībā, jo, ja ir, nu, piemēram, uzņēmuma kontu kāds pārņēmis, nu, tad tas reputācijas zaudējums var būt milzīgs pa to laiku. Bet tad tu mierini, ka izdodās atjaunot. Izdodās, bet es vēlreiz uzsveru, ka daudz vieglāk ir tomēr rūpēties par to, lai šo kontu nepazaudētu, nekā tad cīnīties, teiksim, par atgūšanu, jo kā jau tieši tā tas ir laiks, un mēs nezinām, ko tas ļaundars tanī brīdī, vai viņš, teiksim, dzēsīs mūsu sociālā tīkla saturu, vai viņš izmantos mūsu piesaistīto karti savu reklāmu apmaksai, vai viņš tur izvietos varbūt mums neglaimojošu saturu, reklamējot varbūt kaut kādas savas preces, vai veicot kaut kādas varbūt propagandu, vai izplatot viltus ziņas, un tas viss notiks mūsu kontā, un mums pēc tam ar to rezultātu būs jācīnās un jādzīvot, kā to jārēķinās. Jā, kā jau kāds no iepriekšējiem runātājiem teica, reputāciju būvējam 20 gadus, izjaukt varam. 5 minūtēs, principā, jā. Tieši tā. Tad kam pievēršam uzmanību vēl? Nu jā, tā tad ir jāpārdomā, kādā veidā mēs izmantojam šos te sociālo tīklu kontus. Ir jāpievērš uzmanība tad, ja mēs saņemam kaut kādus brīdinājumus saites e-pastā, ka mums kāds ir mēģinājis pieslēgties mūsu kontam, neatstājam to novārtā, tiešām pārbaudam. Nu, pirmkārt, protams, pievēršam uzmanību, vai šis brīdinājums ir nācis tiešām no sociālā tīkla, vai tur tā adrese un sūtītājs ir pareizs. Un ja tas ir, tad pārliecinamies, ka tas tiešām ir mūsu kolēģis, vai esam bijuši mēs, nevis tiešām kāds uzbrucējs ir mēģinājis pieslēgties mūsu kontam. Un tad, ja mēs saņemam kaut kādu paziņojumu, teiksim, par otro faktoru, aicinot mūs apstiprināt šo te otro faktoru autentifikāciju, tad esam uzmanīgi, un ja mēs tanī brīdī neko nedaram, neesam viegliprātīgi, nespiežam, rekur mūsu kods, viss baigi labi, lieciet mani mierā. Bet tas nozīmē, ka kāds cits mēģina pieslēgties jūsu sociālo tīklu kontam, un ar to ir jābūt. Viņam tas izdosies, ja jūs nospiedīsiet yes. Tieši tā, tad mēs principā būsim paši atdevuši, paši būsim uzaicinājuši un ielaiduši iekšā, un tas, protams, ar to mēs arī šo te sociālā tīkla kontu būsim zaudējuši. Vēl, man liekas, viens tās diezgan izplatīts aicinājums vai ziņa, ko saņem uzņēmuma lapu administratori. Jūsu lapa ir pārkāpusi kopienas privātumu, ja jūs nekavējoties nerīkosieties un spiežot uz kaut kādu saiti, ja, tad jūsu lapa tiks dzēsta. Ja, tieši tā, jā. Ja un tad nobīstās. Saņemot tieši tā šādus biedējošus paziņojumus gan pašos sociālajos tīklos, gan varbūt arī e-pastos, esam piesardzīgi, izvērtējam šīs te saites, kas tur ir iekļautas, nespiežam varbūt uz visu. Tas pats attiecās arī uz sadarbības piedāvājumiem, kad mēs jums tur iedosim apstiprinājumu, kad jūsu konts tagad būs verificēts vai sadarbības piedāvājums varbūt no kāda, nezinu, slavenības vai no kaut kā, kas var izskatās, jā, jūs visu laiku esat gribējuši sadarboties, un beidzot, jūs esat saņēmuši fantastisku e-pastu. Jā, viņiem liekas, ka jūs esat labākais uzņēmums, ar ko strādāt. Tad pēc tam skatāmies uz tām saitēm, bieži vien ir tā, ka jā, tā saite nav saistīta ar šo te sociālā tīkla vietni, un lai, teiksim, apskatītu šo papildu informāciju, tiek prasīts jūsu lietotāju vārds un parole, un tanī brīdī, kad jūs viņu ievadat, jūs principā zaudējat piekļuvu savam sociālo tīkla kontam. Nu, ja jums ir otrais faktors, jūs varat tikt paglābts, bet, nu, principā, jā, tanī brīdī ir jāskatās, ja jūs apstiprinat arī to, tad pēc tam jācīnās par konta atgūšanu. Man šeit maza piebildi bieži attiecībā uz iParakstu, nu, cilvēki jautā, bet cik viegli var uzhakot, un tad man gribās teikt, ka tā tipiskākā situācija ir, nu, kad kaut kas slikts notiek, ir cilvēks pats ievada, ja. Tas tā uzhakošana vai uzlaušana ir salīdzinoši daudz grūtāks darbiņš nekā paprasīt. Cilvēks neuzmanīgs, ievada, yes, vai nu kā mēs instalējam aplikācijas. Piekrītu, pabeigt, ja? Jā. Nu, tieši tā kā kolēģis pirms manīm teica, jā, kad
cilvēks ir joprojām vājākais posms, ar tehnoloģijām ir cīnīties grūti, un līdz ar to vieglāk ir pārliecināt cilvēku, un cik ir arī mūsu praksē incidenti bieži vien notiek tieši tāpēc, kad ir neveiksmīga apstākļu sakritība, nogurums, kaut kāda nelaikā atsūtīta ziņa, ir tāpat varbūt ir sanācis sakritība, kad varbūt gaidam kaut kādu līdzīgu ziņu, un tad rekur saņēmu, spiežam, un pēc tam izrādās, ka nevajadzēja. Un atgriežoties pie sociālo tīklu drošības, attiecīgi, ja uzbrucējs ir piekļuvis kontam, ļoti svarīgi ir reaģēt maksimāli ātri, jo ātrāk mēs reaģēsim, jo lielāka iespēja, ka mums šo kontu izdosies saglābt. Attiecīgi, pirmais cenšamies nomainīt paroli. Ja varam nomainīt paroli un esam spējīgi piekļūt kontam, pārliecinamies, ka tur nav pievienoti mums nepazīstami cilvēki, nav nomainīta e-pasta adrese, nav pievienoti sveši telefonu numuri. Ja tas ir, protams, mainam nost, liekam savējos. Ja vairs nevaram piekļūt kontam, tad attiecīgi sekojam sociālajiem tīkliem, parasti ir norādes, ko darīt, kādā veidā mēs varam pierādīt šo savu piedurību un savu to, ka tas konts ir mūsējais. Bet, tas process tad ir jārēķinās, ka viņš ir pietiekami garš un sarežģīts. Bet nav jāmet plinta krūmos un jāmēģina cīnīties, un, ja pieņemsim piekļūt, varbūt pieslēgties no vienas iekārtas neizdodās, tad mēģinam no citas iekārtas, arī tas dažreiz nostrādā. Un jāmēģina, galvenais ir reakcijas ātrums. Un, protams, drošākam darbam ir jāizveido sociālo tīklu izmantošanas politika attiecīgi. Visi darbinieki ir jāinformē par to, kurš drīkst pieslēgties, kā drīkst pieslēgties, no kādām iekārtām drīkst pieslēgties, kādām ir jābūt parolēm, ka noteikti jāizmanto 2-faktoru autentifikācija. Ir jābūt... Darbiniekiem ir jābūt izglītotiem par to, kā atpazīt šādu te pikšķerēšanas mēģinājumi, uz kādām saitēm nevajag klikšķināt. Jābūt rezerves plānam, kas tomēr notiek, ja mēs pazaudējam piekļuvu šim te sociālo tīklu kontam, kā mēs sazināsimies ar šiem saviem klientiem, patērētājiem, grupu dalībniekiem, varbūt apmācību dalībniekiem, kā mēs viņiem nodosim to informāciju. Varbūt mums ir vairāki sociālo tīklu konti, varbūt mums ir kaut kāda e-pasta grupa, vai cits risinājums, kā mēs viņiem varam paziņot, ka hei, šis konts ir pazaudēts, viņš uz brīdi nav mūsu rīcībā, un kā jūs varat saņemt informāciju, teiksim, par kaut kādām nākamajām darbībām. Un papildus drošībai aicinam izmantot arī CERT un NIC izstrādāto DNS ugunsmūri, kurš pasargās no dažādu kaitīgu vietņu un saišu apmeklēšanas. Jā, patiešām ieskatieties šajā adresē un izmantojiet iespēju bez maksas. Es saprotu, ka šis risinājums ir bez maksas. CERT vai nodrošinātie pakalpojumi ir bez maksas. Un tas var jums stipri palīdzēt. Jā. Vai CERT arī konsultē, ja ir kaut kādas jautājumi? Jā, mums var rakstīt uz CERT@CERT.LV, sniegsim padomus un konsultācijas. Paldies Līgai, CERT.LV drošības ekspertei. Mēs esam tiešām uzmanības tādā tūplānā pievilkuši sociālos tīklus un it kā jau liekas, ka mēs tur jūtamies droši un labi, bet reizēm tādas paklupšanas var nest tādas tālajošas sekas vai ne uzņēmumam. Un tad, man liekas, tad viena problēma, ka cilvēki, ja ir gadījies pazaudēt šo sociālo tīklu kontu, tad kā iziet no šīs situācijas, ja ka ir tā kā kauns atzīt, bet šī ir tā reize, kad ir jāpasaka publiski, tas ir noticis, ja jebkāds saturs, kas šobrīd tajā tīklā var parādīties, nav saistāms ar konkrētu organizāciju, vai ne? Tieši tā, jā. Un darīt visu, lai ātrāk atgūtu, ja, jo tas klusēšana šajā gadījumā var nodarīt lielāku ļaunumu. Tieši tā, jo tāpat jau tas būs redzams un tas būs publisks. Un vienīgais tas, ka ja jūs skaļi pateiksiet, ka tas nav saistīts ar jums, tad tā kā jūs klienti varēs ar to rēķināties. Jā, jo reizēm arī liekas, ka tā vaimanāšana, ka ar mani tas ir gadījies vai ka tas ne ar vienu citu negadās. Diemžēl tas kiberuzbrukumu vektors ir tik plašs, ja, un tik ass. Ja. Mūsdienās tas vairs nav nekas pārsteidzošs, ka kāds kādam ir uzbrucis. Principā nav jautājums, vai jums uzbruks, jautājums ir, kad jums uzbruks. Jā, un cik gatavi mēs tam būsim. Tā, jā. Un digitālā nedēļa ir viens no veidiem, kā mēs gatavojamies savu prasmju uzlabošanai, un digitālās drošības diena ir viens no digitālās nedēļas punktiem, kurā mēs paskatāmies un dziļāk pāanalizējam dažādus drošības jautājumus. Šodien esam gājuši cauri
kiberdroša uzņēmuma anatomijai, apskatot gan uzņēmēja darbības vidi internetā, kas ir mājaslapa, gan sociālos tīklus, gan procesus, kuros var palīdzēt rīki un padarīt tos vienkāršākus.